Blaumani jūt pašos pamatos, Blaumani jūt tekstā, jūtu skaidrībā, kas iekšēji kā ir, bet Lauris ir viņu tā apdarinājis, ka tāds Edgars Blaumans nedaudz tā kā attālinās, tā kā viņš pietuvinās, jūt Blaumani. Es domāju, ka ir latviskais kaut gan diezgan spilgti. Varbūt mūsdienās tas viss ir tā aizēnojies, bet ātrāk jau gāja vaļā riktīgi. Tāda bišķīti tāda teatrāla, mistēriska, tāda dzīvošanās, ja? Ļoti sadzīviskā ikdienā, ja? Kur ir ļoti daudz šie spēles momenti, ja? Tādi. Vienkārši tas dzīvi padara daļāku, interesantāku. Viens šitai te augšā. Otrs pret. Dažkārt ir tā, ka aktieri darbi varbūt iet priekš un pārējais tikai sakļaujas. Un šoreiz ir tā, ka mēs esam tā pievienotā vērtība varbūt. Nu, jo ir ļoti liela nozīme scenogrāfijai, ļoti liela nozīme dejai, tērpiem, mūzikai, visām tām mistērijām, kas notiek uz skatuves. Kurš brīdis ir tas, kad cilvēka pamostās ļaunums, kad pavelk uz savu pusi? Un tas brīdis, kad tu izlemi, kad darīsi kaut ko otram pāri, lai iegūtu labumu sev. Un vai to izdara, vai to neizdara. Kāda ir tā tava vērtības sistēma? Jo Blaumanim ir ļoti skaidra. Tad kāda mums šodien ir? Katrā no mums ir gan labais, gan sliktais, gan kaislīgais, gan pragmatiskais. Un tā nu ir, ka viena no šīm īpašībām ir materializējusies tā kā astrālajā ķermenī. Un vienkārši ir nepieciešams to parādīt tik ļoti saprotami, lai visi saprastu, kas īsti notiek. Un tas man ir šobrīd viss grūtākais. Latviešiem jau visu laiku ir savlaikos bijis pamatā liels darbs, viņi ir strādājuši, un līdz tam ir gājis, tas ir ticējumi visi, un tradīcijas, un gadskārtas, ko viņi ir svinējuši. Un visas buršanās par ijām, un mēnesi gaismām, un vilkoču skriešanas. Tur ir tā savu burvību. Viņi izārdās, iztrakojas, viņi atļaujas tev darīt pilnībā visu vienā naktī, lai pēc tam atkal visu gadu dzīvot godam, iet baznīcā, darīt visu, jo tas ir viss kopā. Vecā mamma tā runā, ka esot mācījis apturēt ugunsgrēku, ja mājā deg, apskrienot ar grāmatiņu riņķī. Es esmu pats dažreiz tā mēģinājis dziedināt cilvēkus. Es domāju, tā uguntiņa nāk ārā, siltumu var iedot. Un ne tikai man un maniem bērniem vēl. Tur ir kaut kas. Noteikti vizuāli tas būs iespaidīgi. Arī mūzika man patīk tādā ziņā, ka viņi ir arī no vecām kinofilmām latviešu. Tāda melnbalto filmu mūzika varbūt nedaudz pārspīlēta un baisa. Jā, viss notiek saulgriežos un spokošanās, bet kas tur notiek, tur ir daudz, kas notiek, un daudzos plānos, slāņos. Kā dzīvē?